I can stand the wind against my window. Oh, bring back sweet memories. I can stand the wind against my window. Oh, else you're not hearing me. Skan baigais čils, un mēs atrodamies vietā. Kādā vietā mēs atrodamies šobrīd? Spoguļu Egla, manuprāt, oficiāli saucās. Citu atrodas Vecrīgā, Miks Dukurs, ir darba diena, arī Mikam Dukuram darba diena. Bet, protams, šeit savādāk nemēdz būt, ir kārtīgs darbs. Starp citu, mēs tev apsveicam ar debijas albumu. Paldies! Kādas sajūtas? Prezentācija bija visai tāda saskrieta. Tāda, steidzīga, bet tagad mēs tā mierīgi turpinam koncertēt un izpildīt jauno programmu pa visām iespējamām Latvijas skatuvēm. Tā kā es saprotu, vasara ir ļoti noslogota arī varbūt kādā festivālā? Festivāls, jā, viens Briestas ir Saldus saule, tad ir Zemeņu festivāls pēc Pīcis. Tādi ir pāris, jā, tādi plāni, bet mēs neko konkrēti neesam nekur izziņojuši, mēs vienkārši spēlējam visur, kur mums aicina, kur mēs paši sev piedāvājam. Pēc iespējas vairāk un skaļāk. Starp citu, šajā brīdī, kad notiek Mika Dukura koncerts, bija arī pasākums ar nosaukumu Izvadīsim oligarhu kaut kā tā. Kāda tev ir noskaņa pret Latvijas oligarhiem? Tu zini, kas ir oligarhi Latvijā? Es zinu, jā, tā tāda smaga tēma, par kuru runāt šādā karstā, jautrā dienā. Bet, es esmu par pārmaiņām un pastāvēs tie, kas mainīsies, un man prieks, ka kaut kas mainās. Bet tu jau, piemēram, zini arī, ko tu darīsi Līgo vakarā Jāņos. Es būšu šeit. Mēs šeit spēlēsim. Tā kā būs Līgo arī Eglē. Bet kā tad, es saprotu, Egles, es nezinu, te cements centrs, bet kur tad Papards Zieds? Papards Ziedis. Atkal smaga tēma. Papards Ziedis, pēc tam braukšu pēc dzimtas saknēm uz Liepāju meklēt. Tas ir 2. dienā, jā? Nē, tas tās pašas dienas vakarā, man būs tāda sasteigta. Šeit mēs pabalēsim, pēc tam kāpim mašīnā un braucam uz Liepāju. Vēl šajā vasarā tāds ļoti nopietns pasākums, kas visiem, kas vēl būs, tas ir jaunais Vilnis. Sekos līdzi? Es sekoju līdzi, es sekoju katru gadu. Šogad, diemžēl, nesanāca pašam piedalīties. Mēs izlēmām piedalīties Eirovīzijā, spiestas to vairāk. Bet, tā jau cik ir spēka un katru gadu tiek iesūtīts pieteikums. Domāju, arī nākamgad. Šogad pačakojuši vēl katru, kas notiek, kādas tendences. Un, jā. Kādā liekas, kāds izredzes ir Kendijs šogad? Balss ir kā ļoti spēcīga. Pietiks ar to? Kendi ir ļoti spēcīgs vokāls, un es ceru, ka viņai pietiks spēka atšķirties un būt pamanāmai. Tāda jau viņa arī ir īstenībā. Ko mēs savukārt sekosim līdz Mikam Dukuram šajā vasarā? Es domāju, ka iespējams tiksimies jaunajā Vilnī vai kādā citā. Iespējams Jāņos šeit. Kāpēc ne, vai ne? Kāpēc nē, šeit būs lielisks tusiņš, tas arī bija pagājuši gadu. Bet tā es visiem novēlu braukt pie radiem un kārtīgi uzcept gaļu un dziedāt Līgo dziesmas. Protams, alu dzert, ko tur slēp. Un dzert alu, jā. Un pie stūras dzērumā nesaistīt. Ar mēru, reklāmu. Alkohola lietošanai kaitīgi. Beigta balles. Alone